Zini, kas ir interesanti, ja, ko es novēroju? Kad mūsējie senči, viņi pielūdz mātes. Mātes savas veids? Viss. Nu, sanāk tā kā, reku, piemēram, tur Agnī, ja, ir vīrietis. Ja. Aknidēvs. Un tagad tu paskaties tajā dēvu panteonā visi vīrieši, jā, praktiski, nu, lielāko daļu, ko mēs pielūdzam, jā, tur mūsējie pielūdz, nu, mātišķo principu. Un tāpēc rodas aizdomas par to, ka tā ir tā kā mātes tauta. Viņi baigais matriarchāts, bet man liekas, ka tas bija matriarchālais patriarchāts. Bet tu ļoti pareizi pateici, jo mums tā bija atbraucis viens pasniedzējs, un viņš mācīja vaišnavu etiķeti. Un viņš saka, viņam pašam sieva no Bangaloras ir. Viņš saka, man sieva ēd tikai tā, ka esam paēdis. Jā. Man tas ir dinamo grūti. Man vecā mamma tā darīja. Man tā arī. Visiem vecās mammas tā darīja. Mana mamma tā dara. Vienīgais ar retiem izņēmumiem mēs ar viņu kopā virtuvē ēdu, bet principā viņi pārsvarā... Viņi pabaro un viss, un viņš baigi interesanti to lietu pasaka. Viņš īstenībā pat arī skās veidiskā kultūrā bija tā, kad māte bija augstāk par guru. Viņš ir minēts, viņš mums liekas, kad sievietes loma tiek veidiskā kultūrā, viņš saka, nē, viņa ir tik augsta. Jā. Sievietes mums te ir ļoti krūtas. Nu kā skolotāji vispār, un sievietē vajag skolotāji nevis veci, bet reāli sievieti. Jā. Un Sanjāsī to saka, viņš ir klausies, viņš ir rekurieri, to jābiedrojas ar viņiem vai ģimenes cilvēkiem. Tas smagi aplausies, teiksim, vispār sieviešu trenēšanā, jā. Nu tā, kad nāk pie manis, nu tas ir bezcers. Nē, saprotu, tur jābūt tiešām mēnuham, lai strādāt ar sievietēm. Jo pamatā nāk sūdzās par saviem vīriem. Vienkārši pilnīgi garām. Es nevaru, un tu nevar arī saprast īsti to dzīlēs, to tikai sievieti var saprast sievieti, jā. Un tāpēc es to vīrija varēju, sāku attīstīt to ideju par vīriešu enerģijas attīstīšanu. Mums ļoti vajadzīgi. Tad es skatos uz lekcijām 70% ar 80% ir sievietes. Jā, tā vienmēr ir bijis. Un tas tur neko nav izbeigt, bet principā pats interesantākais uz tādām privātām konsultācijām sarunām nāk veči. Viņam publiski kauns ir. Viņam ir kauns atzīt, ka viņi cietuši fiasko savā dzīvē. Un viņi pie tam daudz no viņiem to kāpēc viņi ir atnākuši pie tevis vispār sāk no cita gala. Apmēram pēc principa, ka viņam patīk tā mašīna, jā, tur, kur tādu var iegādāties, jā, un beigās izrādās viņam ir problēmas, tur baigi dziļās kaut kā. Viņš jau nedrīkst teikt tā. Nē. Vīriešiem ir kauns atzīt, ka viņš ciets fiasko. Tas ir pilnīgi normāli. Bet arī, jo kas pirms skatos šī Kalijūga, šis laikmets, ka viņš progresē, viena no lielākām problēmām, kas tiek cilvēkam atņemt, tiek atņemt draudzības sapratni. Viņā tas vienpatīsms tā tiek kultivēts, pateicoties tādiem covidiem, visu kaut kam, ka cilvēkam jābūt vienam savā lauka sētā, vienpatīti jādzīvo. Un kas notiekās, viņam nav ko draudzēties. Bet tu zini, ir vēl viena interesanta parādība. Nu kā, nav nekas sens un nav nekas jauns, kā saka. Es, piemēram, tā jūtos, un starp citu no bērnības, jo man krišnīta periods bija riktīgs tusiņš, jā. Bet vispār man noskaņa ir baigi klusā, un es dzīvoju vienam kaimiņam līdzās čals viens, cik viņam tagad 30 gadiem, pat nav vēl, man liekas. Viņam sieva sīkais, jā, viņi arī tāpat dzīvo. Pie tā viņš tur studē kaut kādu budismu, vēl kaut ko, viņš tur praktizē kaut ko, jā, viņš nebiedrojās. Un citreiz mēs norunājam, davai, tēju dzersim, jā, paiet nedēļu, 2, jā. Ko tu nezvani? Es domāju, ka tu zvani, saproti? Nav nekāda nepieciešama. Nē, vispār nekāda. Es saku, atnāc kādreiz ciemos, jā. Jā. Viņš saka, kad tu atnāks, es tā, jā, bet mēs dzīvojam burtiski, tā kā aiz meža joslas vienas, jā, patās, jā, viss. Bet tas ir tas, ko Prabhupāda saka, Kalijūga atņem. Jā, atceries tas pastāv tās 4 stabiņi, kas ir, un pēdējais paliekas tur kaut kādas, nekas man bija taisnīgums vai kaut kas tāds. Un kā tā problēma, ka cilvēkam tik līdzīm atņem draudzību, viņam nav ko rīvēties vairāk.
Atceries, ko vakar mēs runājam, ka kāpēc kopiena vajadzīga, tāpēc, ka tu attīries, kāpēc sievi ir vajadzīga, lai tu attīrītos no tām skabargām, kas lai to noslīpē, tik perfekti. Jo viņas ir vajadzīgas, bez tā tad nevar nekodīgi izdarīt. Un te ir tā problēma par to, par līderu, par līderu problēmu tā ir. Jo, piemēram, ja līderis tagad saprotā, kas tad līderim aizrādīs? Līderim ir sava sanga. Nu, bet to īsti nestrādā. Strādā. Nu, bet ja viņš ir viens tajā kopienā. Bet tāpēc arī saka, man pat arī Anāda vai Mahraģis aizrādījis, bija pāris gadus, 4 gadus nu es aktīvi lasīju lekcijas sludinājumu. Nu, tādos apmēros, kas pat nezinu, sēdēja armijas priekšā, 700 cilvēku. Viņš visu stāv, es vienkārši saprotu, ka tā var, un es vienkārši saprotu, Mahraģis apbrauc, viņš miedo pa iekšu, ko to biedrošanās var. Līdzīgiem vai vecākiem, es saku, man nav laiks, viņš ko darīs tālāk. Tu vienkārši palieks iedomīgs cūku un sēdēs kaut ko. Kāda jēga no tā viss ir. Un tas ir variants, ka tiem līderiem, tāpēc cipiem, tad man patīk šitā, ir tā, es nezinu, kā Latvijas, kā nastāvņi, kā Latvijas iztulkot. Nu, tā kā... Kurators, ceļvedis, es pat nezinu, kā pateikt. Padomnieks. Nav īsts vārds, nastāvņi ļoti skaisti, tas, kas dod norādījums kaut kā vēl. Mums tuvākais vārds ir mentors. Nē, tie ir visi svešvārdi. Bet coach tagad vēl modernāks vārds. Jā. Bet nevar nekur atrast, tas nastāvņik, viņš tāds saprotams. Un viņam, un variem mēs tādu kurs mācāmies, tur viens džeks, jo iedomājies, Ukrainā ir pie 10 000 vaišnaviem. Un es tādu sistēmu pēties, kā jūs to dabūjāt gatavu, viņam pat karš notiekās, no 120 namahātām 90 turpina funkcionēt. 90! Tas ir kaut kas nereāls. Viņi turpina iet sludināt visu. Kā jūs to dabūjat gatavu? Viņš katram ir vecākais. Vecākiem ir vecākais. Un tā līdz guru, un guru kā apbrauc, viņš savāc visus vecākos. Pēc tam tie atkal savāc tos jaunākos, un viņi tā te dara. Un sanāk tas, ka tu neviens nevar būt, jo 6 gadu svāmī tieši pats princips ir. Viņi nekad nebija vieni, un viņiem bija vienlīdzīgi biedrošanās, tāpēc tas Radhanata svāmī tā fantastiskā formula, ko es saku, tas visiem jāzina pa pilnīgiem karmī. Atceries, viņi bija, kā bija, 60, 20, 20. Atceries tev formulu? Viņš pateica, ka ništa madhjāma un utam, ka sanāk tāds, ka tu biedrojies, 60% jābiedrojas līdzvērtīgiem ir. Es savu laiku dzīvēs 60%, pēc ka viņi tikai ir ar pendeli pa pakaļ un pateiek, ko dar, un tu jāpainosies. Bez tie tev draugi ir. 20% tev kas jābiedrojas, jāmācās no vecākiem, bet tu nevari pārāk tū, kāpēc nebūtu familiaritāte. Un pēc tam 20% tev jādod, kam ir jaunākajos jāapmāca. Un tā ir hierarhija pasaules, un to pat tagad skatos menedžmentā sāk ieviest, ka tev jābūt ir biedrošanās ar līdzīgam. Viņi to savādāk definē, bet doma ir tieši tāda pati. Un es senāk, ja pat arī cilvēkam, kas praktizē, viņam šī prakse nav, viņam sākās kas? Errors. Ja viņš tagad biedrojas jaunākie, viņš paliek augstprātīgs, ka viņš ir vecākais. Ja tikai līdzvērtīgie, viņš nemāk uzdes jaunāk, viņam nav ko apspriest vairāk, nav informācijas avots, ko mācīties. Un ar vecākiem jābūt ir. Mums Latvijā problēma vecākie nav. Bet, ne visos gadījumos. Es nezinu, piemēram, var jau būt, ka es tikai iedomājos, ka es neesmu augstprātīgi. Bet man ir kaut kā tāda pašpietiekamības. Arī var, protams, strīdēties, kas ir pašpietiekamība un kas ir pašapmierinātība. Jā. Man īstenībā... Es vienkārši domāju, kādas tās noskaņas, ir. Katrā ziņā dabas vidē, piemēram, ja ir praksa kaut kāda elementāra, vienkārši, točins smadzenēs iegravēti, no rīta piecelies, kaut ko tur izkusties, tur kaut ko no Dieva pagodina, nevar degradēties. Tu kaut vai vienkārši, kaut vai varbūt gliemeža gaitā ej uz priekšu, Bet degradēties nav iespējams, ja tu pieturies pie tām kāpnītēm. Ja tev ir satvaguni. Mīnus kaut kāda. Un dabā satvagunu ir ļoti viegli praktizēt ar vienu nosacījumu, ka tu tomēr arī rosies. Un arī tu tamaguni, tu arī dzīvo dabā un lietot alkoholu vispār, jo tu degradēties. Tas nav radīt, ka daba tev palīdzēs. Jā, nevar lietot alkoholu. Tu nevar tamagunīs procesu lietot un principā, ja tu dzīvo pēc dabas likumiem, tu kaut kādu kaifu var noķert, tu kaut kādu efektu var notiek, ka dabūt. Tas ir 100%. Un te ir tas,
Man teiksim, man krišnīti pa lielam liekas pa intensīvu. Viņiem praksa ir, tu nevar tā, piemēram. Un kā mēs atceros, ka vienā līmenī, ka tu pāraugam, ko es arī sievai pasaku, es saku, mēs nevarēsim dzīvot normāli. Es saku, man daba neļauj. Un mani norādījumi un man dzīves stils neļaus dzīvot tā, ka mēs būsim svētdienas krišnīti. Tā, kad aiziesim svētdienu uz templi, tur Hari Krišna pats un pārējo nedēļu mēs darām, ko gribam. Es saku, man to neļauj. Nē, tas ir savādāk. Tas, respektīvi, dzīvot iekšēnē ir foršāk nekā ārpusē, pat manā uzturē, jo tā, kad es dzīvoju templī, man ļoti patika, jā. Bet, tā, kad tā kā tu dzīvo, tas ir man pa intensīvu tas process. Jo? Nu, man vienkārši daba cītē. Bet ko tu gribi? Tu gribi sev laiku? Nē, tas nav jautājums par laiku sev, tas ir vienkārši, kad ir temperamenti dažādi. Bet man jautājums, tas atkarīgs no to mērķi, mēs tā kā runājam, tieši smējāmies pie Madonā, pie Mango Govins, mēs teicām, tu uz rindām un gribi? Tiešām ļoti gribi. Un tu nevar intensīvi, piemēram, tu nodarbojas tur ar sportu kaut kādu, tu jābūt tur intensīvi praksē jābūt ar. Nē, es uz rindām un toči negribu. Man arī nekad nav gribējies. Kāds tavs mērķis ir tev visā praksē? Redz, te ir tas, tagad es par šito negribu runāt. Es vienkārši tev saku par to, kad man jau no bērnības ir cita noskaņa, un tad, kad es aizgāju uz krišnītiem, tad man visu laiku likās, ka pa intensīvi. Ja. Tas nav stāsts par, saprotiet, tas tev, es bērnībā gāju no mājas, bēgu projām laukos, dziļos laukos mēs bijām. Es gāju projām, tāpēc, ka man likās, ka pa tuvu ir ceļš, un es negribu dzīvot tādā mājā, kur mašīnas braukā un traktori tur lauku apstrādā gar māju. Es gribēju iet prom dziļāk mežā dzīvot. Tas ir man jau no dzimšanas, ja? Tur nevar tagad mēģināt izdomāt, vai nekāda man tur bija, uz ko es tiecos, kāda motivācija. Fig viņi zina, tas bija no dzimšanas jau. Tāpēc šeit, es saprotu, uz ko tu kloņī, teiksim, es tev atbildēšu vēlāk, es tev uzreiz nevaru tā atbildēt, ja, jo tas ir momentāli uzreiz izraisa tādu, tas vienmēr tāds, jo, ja te nav tas, piemēram, arī, es vienmēr jūs jautājums, kuriem tu ej, kāds tev ir mērķis tāds, jo tas ir ļoti sanskritām patīk, tie divi veidzieni, ir sadana un ir sadja. Sadana nozīmē praksa, sadja nozīmē mērķis. Un brīžam cilvēki, ko viņi ir, viņi nevis iet uz mērķi, bet viņi domā, ka mērķis ir sadana. Agri celties. Jā. Viņi domā, ka tas ir mērķis, tu klausies. Mums mērķis nebūt veģetāriešiem vai 5 no rīta cēlušiem, čak mums nav tāds mērķis. Jā. Tas vienkārši palīdz iet uz mērķi, bet tas jau nav mērķis, lai cilvēki aizraušies ar kadaši dienām ar gavēņiem. Es saku, gavēns to bakti nedos. Kur tas rakstīts? Vai pie man 5 no rīta celšanās dos to mīlestību par Dievu? Nedos. Ar satva gunu. Bet viņi nedos tev mīlestību. Kāpēc tas process parīdz tev attīrīt? To ķermeni no sārņiem, kas tev ir sakrājušies iekšē. Bet bakti jau tikai, kā četāmitā teikts, ka bakti var tikai saņemt no tam, kam ir bakti. Tas ir vienīgais ceļš. Tas ir vienīgais ceļš. Cita ceļa nav. Tu vari sēdēt, visu kaut ko darīt, tāpēc mans liela mazliet iekšā sevi izraisīja tādu sāpi. Cik es visu to procesu darot, es nevarēšu baktī saņemt, es nestikšu cilvēku, kurš man iedos baktī sirdī. Beidziet, pēc kam praktizēt. Vienkārši tieši tik tieši cilvēkiem meklēšu, kuram viņi ir. Un tas atveris jautājums sētos rakstos, tu rakstīts, ka tu praktizējot, tu tikai to parādās ar redzi, ka tu vari sāk redzēt, kuram tu bakti ir. Tas nav tā, ka tu staigās un dodiet man baktī. Dodiet man mīlestību par Dievu. Nē, tev jābūt ir kvalifikācijā, lai redzētu, kuram ir bakti. Tev jābūt ir kvalifikācijā, kad viņš nevis te pieies klāt, iedod man bakti, viņš to bumpa pieri iedod un tev parādās mīlestība par Dievu. Nē, tev ir jāmāk kalpot. Viņam jāredzi, ka tu esi gatavs uzņemt to. Jā, tas ir, jā.